Čau! Pirms kāda laika savos storijos dalījos ar jautājumu, kas ir zaļie jumti, un lielākajai daļai no jums šis jautājums arī interesēja. Tāpēc šodien esmu atbraucis ciemos tepat Jelgavā pie Green Urban, lai uzzinātu vairāk par šiem zaļajiem jumtiem. Nu tad ko, Valdi, stāsti, kas ir zaļie jumti? Zaļais jumts ir augsne un substrāts, kas ir uzlikt uz jumta daļas, kas ir atdalīta no hidroizolācijas, un tur var iestādīt gan laimiņu, gan ziemcietes, gan citus augus. Ok, baigi forši, tas nozīmē, ka es varu paplašināt zaļo infrastruktūru teritorijā. Tieši tā. Un kādas vispār ir zaļo jumtu variācijas? Kādas ir opcijas, kādas es varu piedāvāt klientam vai ko es varu pats izvēlēties, ja man interesē zaļie jumti? Mēs pašlaik strādājam ar 3 veidu zaļajiem jumtiem, kas ir parastais ekstensīvais, jeb laimiņu jumts. Tad ir vidēji intensīvais, kur tu biezākā substrāta slānī var iestādīt gan laimiņu, gan kādu vieglu augu. Un tad ir intensīvie jumti, vai arī augstās dobes, kur tu var iestādīt biezākā slānī mazus krūmus, kokus. Kas man būtu jāņem vērā? Es pieņemu kaut kādas slodzes jāprēķina, kas vēl? Pirmais, es teiktu, ka ir slodze, jo būvkonstruktors jau ir paredzējis, kāda slodze ir jumta konstrukcijai. Otrais ir hidroizolācija, kāda tā ir, pārliecināties par to, vai viņa ir necaurdurta, vai viņa ir vesela. Kādas ir notekas, protams, ko klients vēlās. Jā, bet tas nozīmē, ka es jau arī esošās konstrukcijās, jumta konstrukcijās varu plānot tādas lietas. No plakaniem jumtiem 0 grādiem līdz 45 grādiem mums ir risinājums, kā var uzlikt. Labi, un ja tu vari dalīties, protams, varbūt varētu tīri painformēt, kādas ir tās aptuvenās izmaksas, piemēram, šāda laimiņu jumta konstrukcijas izgatavošanā un ierīkošanā. Tātad pats materiāls, es teiktu, optimāli no 45 līdz 65 eiro, kas ir laimiņu jumts. Tad ir apmēram 30–40 eiro, kas ir darbs. Jā. Tur ir pacelšana, izklāšana, uzlikšana. Tam arī ir ļoti daudz ieguvumu. Viens no ieguvumiem ir tas, ka tev, pieņemsim, tava piebūve vai mājas jumts nepārkarst, paildzinās hidroizolācijas mūžu un arī vizuālais baudījums. Pieņemsim Mārupas pusē, kur ir daudz lidmašīnas pāri. Jā. Viņš arī ir izmērāmā formātā uzlabo skaņas izolāciju mājā, tieši no augšas. Zem drenāžas ūdens notek, ja tev liels platums jumtam, tev ūdenim kaut kur nolīstot, viņam jātek. Viņš pa augšu netekēs, viņš tecēs pa hidroizolāciju. Šī ir tā drenāža, šīs pumpiņas, viņas akumulē ūdeni. Kad viņš nolīst, viņš iztek caur substrātu, caur laimiņu, un sakrājās šajā panelī konkrēts daudzums uz kvadrātmetru, kas nodrošina kādā periodā pabaros laimiņu. Mums arī viens klients prasīja, kāpēc mēs nevaram vienkārši kūdru uzbērt virsū vai melnzemi? Jā. Un tur ir liela nianse tajā, ka viens svars kūdrai un melnzemei cits svars, melnzeme smagāka. Otrs ir ūdens akumulācijas spējas. Viens no tādiem klasiskākajiem sastāvdaļām ir lavas akmeņi. Šis ir tīrs maiss ar lavas akmeņiem, kur mēs paņēmām testēt, pārbaudīt, paskatīties, kāds ir un iejaukt kādā mūsu materiālā. Viņš ir pats par sevi viegls, viņš ir ļoti porains. Un arī viņš nav vienādas formas. Jā. Tas nozīmē, ka viņu sajaucot ar kompostu vai augsni, viņš veido tādas gaisa kabatiņas un ūdens var drenēties cauri. Tas ir atkarīgs no jums, vai jūs vēlaties šādus zaļos jumtus ierīkot arī savās teritorijās, un Green Urban ir tie, ar kuriem var sazināties.